Šī ir pirmā diena, kad daru kaut ko ārpus normas, lai justos dzīves, jo pēdējos mēnešus dzīvoju autopilota režīmā. Šodien es 5 minūtes skatīšos uz sevi spogulī. Šodien esmu mērķī kafīnā. Kā jūs redzat, tikko gaisma izslēdzās. Vispār ļoti grūti redzēt sevi tajā spogulī, jo viņš bija tik netīrs. Es pēc visu nācu uz kafīnu, jo es jau zināju, ka tur ir tāda toltīte, kur tu viens esi, un tur ir spogulīts, un tur nav citi cilvēki, kas skatās. Tāpēc šī bija perfekta vieta. Man liekas, ka šis man būs jāatkārto, jo tā gaisma man no zonas izsit ārā katru reizi, un man liekas, lai dabūtu to pilno efektu šim, kad skaties uz sevi, vajag ilgāku periodu, kad tu esi tā kā locked in, jo šits mani visu laiku met ārā, un tad es atkal sāku un tad nevarēju atkal iet tajā pašā iekšā, un tad es vienkārši, man liekas, ka vaistoju tās visas 5 minūtes, kuras ar stāvu. Tā kā, ja jūs gribat šo pašu darīt, neiet uz kafīnu. Man liekas, ka jāboikotē kafīns par šito, kad viņi negrib maksāt par elektrību normāli. Viņi neatbalsta mūsu latviešu ekonomiku. Uz beigām man bija tāds, kad es jūtos mazliet dīvaini. Es nezinu, kā lai to paskaidro, bet vienkārši jūtos dīvaini. Tā kā jā, šim ir kaut kāds efekts, tikai man vajadzētu vēlreiz šo izsacīt. Kaut kad būs vēl viens ar tieši to pašu, ko man darīt rīt. Man liekas, ka rīt es gribu uzkāpt kokā, bet man liekas, ka es gribu uzkāpt Vērmanas dārzā kokā. Bet, ja es kāpu Vērmanas dārzā, man liekas, ka mani arestētu un nošaut uz vietas. Vai arī man kaut kāds omas ar akmeņiem sākt mest. Jo man liekas, tas ir tā kā, tu nedrīkst kāpt kokos, parkos. Man liekas, tas ir nelegāli. Tā kā, jā, ja kāds zina par šito dziļāk, par šo jautājumu, tad lūdzu ierakst komentāros. Vai arī vienkārši iesaka kaut ko citu, ko man darīt. Bet jā, ja nekas jēdzīgs nebūs, tad es ticamāk kāpšu Vērmanas dārzā kokā arī. Tā kā, jā, paldies.